Sveiciens visiem sporta draugiem un hokeja mīļiem. Ir pirmdiena, 3 dienā. Un šeit Volvo halē ir sapulcējies krietnes pulciņš līdzstēji, lai noraudzītos kontinentālās hokeja līgas kluba Rīgas Dinamo 5. pārbaudas spēlē pirms jaunās sezonas. Pagaidām spēle īsti nesokas. Bet skaidrs, ka pietiekami pieredzējis spēlētājs un savu noteikti sagaidīs tagad rīdziniekiem iespēju, jo neizdodas atklāt mača rezultātu. Laura Dārziņa metiens un pirmais pie atlākšās rips ar Tims Sestīto. Atlākšie ripu vārtu priekšā, tukši vārti un amerikāņu uzbrucējs nekļūdas un panāk 1-0 Rīgas Dinamo labā. Daudz pakritizējam pirmo uzbrucēju trīnieku par darbību uzbrukumā un redzam, Tims Sestīto izmanto pretinieku kļūdu, saprīki nācis to ripu vārtu priekšā. Ļoti patīk šī mazā piespēlē, tūlīt redzēsim, kā Sestīto atrada Laura Dārziņa ar vienu tādu mazu piespēlīt, pēc tam neveiksmīgi atcita ripu Igors Saprīkins un Rīgas Dinamo izvirzās vadībā, vēl jāspēlē 7 minūtes 20 sekundes otrajā trešdaļā. Iespējams, ka tiešām šajos skaitliskajos vairākumos komanda tiešām centīsies vairāk izspēlēt šos uzbrukumus. Kari Heikeli tomēr tāds vairāk Eiropas hokeja piekritējs ir. Tagad izdodas izspēlēt vārtu priekšā un tur Feliks Šits dubulto rīdzinieku pārsvaru pēc lielisks partneru piespēles. Tā ka otrā maiņa šodien arī ir rezultatīva. Nu jā, atceramies spēlēšanu Šīcam pirmajā pārbaudas spēlē pret Vīģes. Dalība 4 vārtu gumos, 1 vārtu 3 piespēles, liels sniegums. Redzam, pats atrod, pēc tam arī pats pieslēdzas vārtu priekšā, sagaida piespēli un raida ripu tālējā stūrī, saņēma piespēli no Miki Indraša un Rīgas Dinamo. Nē, tas bija Tomašs Kundrādeks, Čeha aizsargs pieslēdzās uzbrukumam. Jā, nu tik labi būtībā norotē spēlētāji uzbrucēja ar aizsargiem, ka pēdējās sekundes aizrit, nu jau 5 vairs tikai. Vārtu priekšā Abduļins. Pālola tur saspēlēs ar Horāku. Horāks met garām. Mazliet garām vārtu tālajam stabiņam un līdz ar to Rīgas Dinamo izcīna panākumu ar 2-0. Pagaidām 2 no 3. Mēģināja mest starp Igor Saprīkina kā aizsargiem. Neveiksmīgs centiens pārspēt vārtsargu un neizdodas atklāt rezultātu, bet tagad laukumā Vjačeslavs Soloduhins. Podoļskas Vīķers kapteinis. Redzēsim, vai viņam izdosies pārspēt Jākubu Cedlačeku, kurš 60 minūšu laikā nekapitulēja ne reizi. Jā, viesu komandas kapteinis. Soloduhins ieslidojas. Vienkārši aizmet garām. Neko lieku neizdomāja, izdarīja mētienu Soloduhins un šoreizē garām Cedlačeks paliek būtībā bez darba šajā piegājienā. Skatāmies, kurš dosies rīdziniekiem laukumā, un tas ir Tims Sestīto. Nu, ja reiz vienā gadījumā dabūja arī pretinieku vārdos, tad jāmēģina atkārtot šis stiķis. Labas mājiņu kustības un Tims Sestīto apspēlē Saprīkinu. Nu, kas neizdevās Vilam Lēno, izdevās Sestīto, mētiens starp kājsargiem. Šoreiz gan pēc mājiņu kustību virtenes. Jāsaka, ka tagad arī uzsierās šīm mājiņu kustībām vairāk Saprīkins. Tagad Sestīto to izmanto. Tagad Oli Pālola. Pirmās mājiņas Somu uzbrucējs. Oli Pālola guva vārds pēcspēles metienos arī Valmierā, bet tagad redzam Jākubs Cedlačeks. Lieliskā stilā ar nūju izsita ripu un tādējādi Pālola paliek bešā. Un tagad laukumā Andris Džeriņš, kā izpildījis trešo rīdzinieku pēcspēles metienu. Viņam arī iespēja aizsūtīt komandu pelnītās brīvdienās. Nākamais mačs tikai pēc 13 dienām Latvijas dzelzceļa kausā. Džeriņš pret Saprīkinu. Arī mēģināja mest starp kājsargiem. Nezinu, vai tas ir kāds norādījums no treneru korpusu. Visi 3 metieni starp kājsargiem, bet arī Džeriņš tiek apturēts. Un tagad Mario Kempe. Kempem jāgūst vārtu, lai pagarinātu šo pēcspēles metienu sēriju. Vēlreiz Cedlačeks mēģināja izsist ripu ar nūju. Kempe gan tika pie metiena, bet tas ir nepreciss un līdz ar to rīdznieks viņa uzvar arī pēcspēles medienos. Tātad 2-0 pēc 60 minūtēm un pēcspēles medienos panākumu nodrošināja Tims Sestīto, kuram arī uzvars vārtu maču pamatlaikā. Apsveicam rīdzinieks ar uzvaru šajā pārbaudas spēlē.